Bieži vien uzjautā, attiecīgi, man meistars ir, un tad man meistars ir, bet es gribu no jūsiem detaļas. Lūdzu, sarēķiniet visas detaļas, sazīmējiet visas detaļas, un tad, ko iedosim meistaram, meistars uzmontēs. Un tad visbiežāk tad beidzās arī īstenībā ar konfliktu, tādā ziņā, ka mēs jau esam sarēķinājuši pēc saviem ieskatiem, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad meistars, ka montē, kaut ko nepareizi bieži vien uzmontē, un tad kurš ir vainīgs? Attiecīgi, tad mēs paliekam vainīgi, bet tas grēkās parasti sanāk klients. Attiecīgi, viņš skatās virsū, mēs esam pasūtījuši, meistars nepareizi ir uzmontējis, un tad meistars vaino pasūtītāju un tā tālāk. Un tāpēc, lai šī problēma nebūtu, mēs iesakām, teiksim tā, ka meistars arī dod tos izmērus, attiecīgi viņš atbild par tiem izmēriem. Un tad klientam vai mājas īpašniekam šī problēma nav attiecīga. Viņš pasūta izmērs, kāda ir vajadzīga, un uzliek tās detaļas virsū. Un problēma, nulle problēma. Un tādēļ, ja esi montāžnieks, būvnieks, vienalga kas, bet kuram ir vajadzīgs jumta segums un kuram ir vajadzīgas detaļas, uzražot detaļas, mums ir šāds komplektiņš, kur ir izstrādāt ar visiem izmēriem, ar visiem leņķiem, kur ir ļoti ērti, kur sarakstīt visus detaļu izmērus, skices un tā tālāk un tā joprojām. Brauciet būvnieki, meistari pie mūsīm. Iebrauc, saņem superīgo skārnieku komplektiņu un, protams, gārdā produkts kafija būs pa brīvu.